Čau visiem! Atkal esam Lielezerā. Un mērķis ir fīderis, varbūt zanders, varbūt zutis. Kaut kā tā, mans barības galds atkal pietiekami iespaidīgs. Re, kur man ir kastīte, tādas divas es tikko izbaroju. Vienkārši bez āķi ar baroto lielo. Tur kā 2 kg kopā varētu būt, varbūt bišķi mazāk. Tā, re, kur mums kukurūziņa. Re, kur viņi tiek smalcināti, parādīšu kāds man aparāts jauns. Re, kur man ir seedmix, jeb graudi, baltie, pinkas, viss kaut kas. Jā, ir barība uzjaukt. Šitā te man bija saldētā palikus pāri. To es izbaroju, un tad man ir šāda te pie krišāņa barības es netiku šoreiz. Veiklā nebija, bet re, kur Orpio. 2 kg, arī fīders kaut kāds, izcēs kaut cik ok. Vai varam šito izaugt. Un šoreiz tāpat kā pagājušo reizi, man ir šāda te smuka engātais somiņa, kurā man stāv pāris garšīgas un smažīgas pudelītes. Viņas jau iet uz beigām, 2 no tām saldās abas. O, vērcam uz filoju uzvilciens. O, jau, bet ņem. Asars paļubumu. Droši vien. Es taisīju Python ar cietu. Ja vilks, tad dos. Nezinu, vai jūs dzirdat, bet cerams, ka dzirdat. Lai kā viņš lēnām šūpinā. Pagaidzi, viņu pieiešu tuvāk. Pienāks tuvāk, es kad cirtīšu, tur norausies pa pieeju. Es aizbēgšu. Skatieties, kā viņš. Tēt viņš priekš kameras to negrib darīt. Re. Uzvelk, nomet, atpakaļ. Labi, netraucēsim viņam ēst, ja esam barību jaukt. Tā, pa tām pudelītēm iesāk teikt. Čakarē prātu. Oj. Nav. Ir? Maziņš, ne? Jūs, bet liels nekas nav. Tā, pavāksim man feedermā. Lai gan es pieeju, ka viņš... Nav nekas tur liels atstars, ja tur vispār kaut kas ir. Jo nejūt. Nē, laikam nav nemaz. Bet asar tur arī tik ātri nejūtīs. Iet uz sāni. Pie krāsta lielāks palika. Viņš sāk smagāks palikt sev. Viņš sāk runāties pretīm arī. Maziņš zandetiņš gan jau. Domā? Droši vien, vai arī liels asars. Tas asar izliek. Nē, jā, asars. Skaists asars. Iedo parādīt. Viņš grib pauzēt gan jau. Skatās. Vai kāds kukulīts? Vai? 5 minūtes pagāja kaut šio iemetā vecais. Labi, tā, 3. rauns pa pudelītēm. Tā tad pudelītes man ir no Bolanda. Šie te šķidri atraktori, re, kur ir zemene. Un re, kur ir lešķi un brasema. Šis tāds pat nezinu, kā viņi tūlīt. Es pat nezinu, kā viņu noraksturot. Re, kur viņš tāds daļai šķidrs. Labi, es aiziešu veciem puļigam, tad tiekamies tā. Saku, viņam tur diezgan čāpīgi iet to ierījušo asaru. Un redzat, tām pudelītēm, tas šķidrums viņš ir tāds, viņš šitais pat cik ir baigi kārts, viņš tāds nedaudz pakusis ir. Viņš ir tāds kā, sīrups paljām. Diezgan biezs. Viņš šitā te var forši izmaisīt ūdenī. Tas ūdens paliek smažīgs un šķiet, ka arī garšīgs zivtiņai. Kā barība mājas, es domāju, ka man nav baigi jums jārāda. Izkūsim spaini. Bet aparāts parādīšu, jo es zinu, ka ir cilvēki, kas to visu feeder copu un visu šito te tikai sāk. Un ne jau visiem ir kas parāda, tāpēc tūliņ
parādīšu. Es ar šodien bišķiņi bez filmētāja, vecais arī aizņemts, bet, nu, kaut kā, ja tie kadri tā diezgan čābīgi, tad atvainojos, bet kaut kā mēģināšu iefilmēt, kaut kur atsutēt. Nu ko, šeit ir 2 kg. Mēs viņu bērsim visu. Es pieļauju, ka lielāko daļu no tā es arī izmakšķerēšu, jo, kā jūs zinat, man patīk aktīvi barot. Un barību tādā ziņā es nežēloju. Viņi ir dārgi, protams, bet nu, nav savādāk jēgas, jo mums zivs jābaro, ja mēs viņu gribam noķert. O, kas mažo. Tāds ritīgi, tāds tumīgs foršs. Ļoti labs aromāts. Redzat? Viņai ir arī diezgan smalkas frakcijas, kas arī man ļoti patīk. Aiziet spainī visu iekšā. Miss, kas šeit nav tā kā krišāņu barībām rakstīts, bet mēs viņu liekam kabatā, nevis izmetam kaut kur zemē. Nu tālāk, viss tas process diezgan, ja tā var teikt, vienkārši. Lēnām lejam klāt ūdeni un tikai mikser maisam. Galvenais barība ir nepārmitināt. Nu, teicu, viņi tādi bišķiņi varētu teikt, ka pārmitināši, bet viņa uzbriedīs. Un es pieļauju, ka tā barās vēl nedaudz ūdeni vajadzēs. Jo es nezinu, es kaut ko baigi piešķīru ūdens. Bet vispār jā, tā doma ir tāda, ka mēs viņu tagad samaisam. Jūs neredzat, to viņu parādīšu. Mēs viņu samaisam. Un tagad kādas 15 minūtes, varbūt pat 20, ļaujam viņai uzbriest. Un tad viņa paliks pirmkārt vairāk spainītā izskatīsies, un viņa būs arī smažīgāk, viņai savilksies ūdens, un viņa arī, protams, paliks sausāk, kas arī būs jāuzlabo iespējams. Bet nu kaut kā tā, teicu, jums aiziešu vienu, kamēr viņa briez, baigi foršu števu parādīt ar tārpiem, kas īstenībā strādā arī ar atraktoru saistīti. Es nezinu, vai es jums esmu rādījis vai nē, bet vairākas reizes šeit Lielzē nostrādājis. Šo te jau bišķiņu pamaisam un ejam. Nu tādēļ es jums teicu par tiem tārpiem, ka es jums kaut ko parādīšu. Tā števa īstenībā diezgan vienkārši. Mēs paņemam, vai kur man ir tāds foršs Matrix trauciņš. Tas vēl nav svarīgi, kas tas ir par trauciņu, bet doma ir tāda, mēs paņemam trauciņā, ieliekam nedaudz ūdens un ņemam mūsu to te atraktoru. Šo te mēs nedaudz ieliekam viņā tie trauciņā iekšā. Šis te ir tas brasem, breksim. Un vēl mēs paņemam zemeni. Es pieļauju, ka tad varētu būt diezgan šķidra būt. Jā. Tā nežēloju, bet arī nevajag pārforsēt. Un šo te visu mēs ņemam samaisam forši. Es pieļauju, ka šis te, ko es jums tās rādīšu, ļoti daudziem nav nekas jauns. Es to personīgi sāku šogad darīt. Es vienkārši vienreiz, tā teikt, tas tās bija tāds, es nevarēju atkauties no mazajām zivtiņām. Nu tā, ka tiešām tu iemet, tev kādreiz nogrimst, kādreiz nenogrimst sistēma. Tev jau ir mazais galvā. Liec uz āķi, ko gribi, kukurūzu, slieku, tārpu, spinkus. Nu tā, ka pilnīgi jebko, un viņš nekas sakrīgs un nespēja pienākt. Jo tu iemet, kādreiz nogrimst, nenogrimst, un uzreiz mazā raudiņa ir galvā. Tāpēc es izdomāju kaut ko paeksperimentēt. Un
ticat, neticat, pirmajā metienā bija karūs ar šo te. Tātad, kur es esmu izmaisījis. Ņemam šķipsniņu baltos. Baram iekšā. Tā kārtīgi šķipsniņu. Putniņš atkal ir apmakaļ. Jā, mums ir baigais čoms, putniņš tāds. Visu laiku staigā. Gar mums rekur šķipsniņu baltos. Man otrā trauciņā ir vēl pinkas. Tās var būt diezgan grūti izlasīt, jo te viss ir skaidām. Labi, tos pēc tam es pieaugšu aizskatāt, mēģināšos skaidrs dabūt nost. Vai nesanāk baigā ķīta te, bet jā, nu to domu jūs sapratāt. Un šis reāli strādā. Tie baltie savēlkās ar to smaržu. Viņi tā kā tāda slīkonīša peld. Tas palielam efekts ir kā tiem slīcinātiem baltiem, tā teikt. Viņš vairs nav tik aktīvs, viņš nekustās, nepievērš mazai zivī uzmanību un viņš jau pamatīgi smaržo. Redz, kā zivtiņai tas patīk. Kaut kā tā, nu, vēl 10 minūtes un barība būs uzbriedusi. Iesim skatīties, kas tur notiek. Bet pagaidām, jā, nu, kaut kā šādi. Interesanti, bet, nu, šis strādā. Nu, redzat, pagāja 10 minūtes. Tā barība jau tēdī par savus nedaudz. Viņi iepriekš bija vecais, jau tur joprojām skatās atmiņas no ceturtdienas koncerta. Jā, bijām Lietuvā uz Guns N' Roses. Bet labi, ne par to ir stāsts. Stāsts ir par to, ka vajag uzjaukt kārtīgu barību un sākt makšķēt. Pāris raudiņus jau es noķēru, bet kādu laiku jau tas punkts stāv aktīvs ar barību un cerams, ka kāds brekšuks arī pienāks. Nu labi, šito te es jau nedaudz uzmitināšu, to es jums nerādīšu nav ko. Bet jā, nu, es uzmitināšu un ejam sākt makšķēt. Nu ko tad es jums parādīšu štēli, kas īstenībā liekas masurīga daudziem, bet patiesībā ir, es pat teiktu, ka viens no galvenajiem aspektiem feedersopē, vai kur 2 parasti mietiņi. Zinātāji uzreiz sapratīs, par ko iet runa. Nezinātāji mazliet vēlāk, bet iespādīsim viņus kaut kur tā, vai nevienam netraucē. Vienu šeit. Tāpat zemē vien iekšā. Un otru, nu, teiksim, šeit. Izvāksim visu, kas pa vidi traucē. Visu aizvāksim prom. Ņemam mūsu feederi. Un laižam atmērīt distanci. Jo pieņemsim, nu, rēti, bet gadās tomēr kaut ko apraut. Gadās, ka kaut kas sapinās vai kaut kas tāds notiek. Un, ja mēs esam, pieņemsim, jau 3-4 stundas barojuši vienā vietā, un pēkšņi tāda sūļa notiek, atvainojos, tad forši nav. Tāpēc atmēram šādu distanci starp viens stabiņš. 1, 2, 3, 4, 19, 20, 20 komats, kaut kādi nezinu cik toņi. Cik te varētu būt, nu? Labi, kaut ko tuņi iespraudīsim tur. Nekur kociņu. Tā vai apmēram ir skaidrs. Labi. Nu, skaidrs ir apmēram tas. Tur tie 10-20 centimetri neko neizmainīs. Un tad mēs vismaz zinām, ja mēs kaut ko apraujam, cik mums ir atkal jāatmaķē distance un vai mēs varam turpat mēs atpakaļ. Es tikko aizgāju pārmaķēties un domāju, ka kaut kas īsti nav pareizi. Liekas, kad metu daudz tuvāk. Izrādās, ka runājot ar jums, es bišķiņ sačakarējos. Patiesībā 17,7 reizes apkārt. Un tie sanāk 45 metri, tam jau es ticu.
Kaut kā tā. Nu, jāmet atpakaļ. Nav ko. Redz, kā raudiņš sev ir, varbūt kaut kas lielāks arī būs. Nu tā tad es izdomāju, ka šis ir kaut cik atbilstošs brīdis, kad pastāstīt par ekipējumu, par cik nekas īsti sakarīgs jau neķerās. Tātad tie, kas man kanālu jau skatās kādu laiku, nav nekas jauns. Šis ir mans, tā teikt, jau vairākus gadus slavētais, mīļais Golden Catch Sinters 360 garumā un 120 gramu testā. Nu, priekš ezeres teikt, ka ir tā bišķiņa pa šarpu reizēm, bet kad ir jābaro ar lielajām barotavām un tā tālāk, es pat teiktu, ka ļoti ideāli. Spolim man ir Nitro Carbon Longcast Starks pilnā sērija. Auko 0,12 vai 14. Tas ir sanāk 0,6 vai 0,8 PE. Un jā, sistēma man ir arī pēdējā laikā iemīļot. Sanāk, man vienu laiku tu bija šoklīderis vēl pēc pamatauklas. Es sapratu, ka šeit, šī ezerā, no viņa nekādas lielas jēgas nav, jo nav baigais akmenis uz grunts. Nav nekāda gliemežvāka, nekas tāds, kas to prītauku baigi nebojā. Tāpēc sistēma ir tāda. Šeit man ir tāds maziņš, noņemšu barotavu, jūs saprotat. Tāds maziņš, pat nav auklis, bet es pat nezinu, kā to nosauc, striķa gabaliņš, kurš palīdz, pieņemsim, šeit ir kants, tā diezgan agresīva, kas palīdz barotavu pacelt nedaudz virs kants, precīzāk pavadiņu, ne barotavu. Barotavu iet zemāk nekā pavadiņu velkot ārā, kas palīdz āķim neaizķerties. Pēc tam ir pamatīgs mezgls tāds, štengars. Nezinu, kā viņš skaitās, burkāniņš parastais. Bet ar kodiem, nezinu, 20-25 apgriezieniem un pauku. Tad nāk tāda kā neliela keramiskā bumbiņa un 0,8 fīdergumija. Šo es sienu tā diezgan specifiski. Tie, kas skatās mūsu sportistu Krišjāni, tie jau zina šo štēli. Tad šeit vienu gabalu fīdergumija iet. Ceru, ka jūs redzat, iet spirālē, satīta pati ap sevi. Viņa ir dubultā, viņa tā diezgan stingra. Iedomājieties, tā kā būtu 0,16, pat ne 0,16, bet 1,6 fīdergumija. Baigi stingra. Un tālāk, šeit fīdergumijā ir mezgls pa vidu, un iet maziņš gabaliņš ar parasto, vienkāršo. Bez nekādas satīšanas, vienkārši parastā gumiņa. Un sanāk pie mazajām, cik mazajām vidējām zivīm strādā, lielākoties šis te mīkstais gabals, un tad, kad pieņemsim lielzē izdomā pieķerties karūsa, tad visa gumija baigi forši amortizē. Tam visam, protams, arī vajadzīga bremze spolē. Pat cik zivs šeit mēs būtu lielas, pavadiņu es nekādu smalko negribēju likt. 0,18 fļuriks. Un tad Ovner 10. āķītis. Sērijas nosaukumu neatceros, ja man būs kaut kas jāpārsien, centīšos jums parādīt. Un kaut kā tā barotava feeder koncepts, ja nemaldos, 40 grami. Ar tādu diezgan nopietna izmēra grozu. Kaut kā tā, jā. Nekas pārāk sarežģīts. Bet jā, ja tu iegribas makšķēt ar pītu auku feederī, tad tā feeder gumija tāds baigi svarīgs elements. Un ja vēl kādam interesē, kas man pa darba stacija, tad to es arī varu parādīt. Man ir Preston Innovations Ignition feeder chairs. Kopā ar galdiņu, feederarmu. Ļoti ērti, es teiktu. Labi, cena tur nav no tām pašām mazākajām, bet, tas ir cops komforts. Kaut kā tā. Kur otru makšķeri man ir, kas stāv uz filoju iemesta. Tas man ir, neatceros precīzi nosaukumu, bet Extreme 500 karpu makšķere. 360 garumā, ja nemaldos, un kaut kāda arī 90 vai 120 gramu testā.
Spoli man ir arī diezgan sena. Re, kur akara experience, kas ir izmēra 6000. Šai man auko ir 0,32 vai 5. Nu tāda nopietna arī uz jūru ar viņu biju. Un sistēma, kaut kad vilks ārā parādīšu. Vai vecais vilks ārā. Nu kaut kā tā. Te ir gan beidzot jāmet iekšā. Baigi aizrunājos, kā vienmēr. Beidzot kaut kas plakans. Limbaš finijārs. Vai gan vēl nav zināms. Varbūt, ka rauda, bet diez vai. Jā. Limbaš finijārs. Jā, baigi plakani. Nu zāles bija uzbarotos, tāpēc viņš tik smags likās. Jā. Rauda un tā pati pumpaina. Tā barot tev vispār smagi, man liekas, nāk. Nu, es jums teicu, ka man ir jauns maļamais. Tāds daudz nopietnāks, lielāks nekā iepriekšējais. Kur man viņš ir? Tikko otro pustrauku ar kukurūzu izbaroju. Šis te, to viņi pateikšu precīzi nosaukumu. Nitro Beitwiza. Beigas nosaukums, bet tas tā. Bet, nu, samaltiņā var diezgan nopietni visu kaut ko. Re, kur man ir tas graudu miks. To iebērsim. Tādu kārtīgu čupiņu. Nu, protams, kad kur te nu bez kukurūzas. To vēl te pa malām. Man jau tikmēr atkal feeder kaut kas. Jā. Man feeder mēģina vilkt iekšā tikmēr. Izskatās, ka garām. Nu jā, un šitā te mēs viņus sapildam. To te asmeni arī viņu var izņemt ārā. Es viņu te neizņēmu. Bet tas nav tik svarīgi. Tad mēs veikam virsū to te vāku. Šitais te tā kratī, tik traki. O! Vecais jau pielec kājās, domāju, ka nu pat ir mega karūs. Normāli vīķīti. Un šito te aparātu mēs pāris uzraujam. Tad pat cik graudu iekšā bišķiņu vairāk. Vai kā viss jau sasmalcināts. Šito vēl dažas reizes var. Un tēt vēl. Viss baigi forši. Pamēģinām tā klāt. Nu šīs reizes pirmais. Vai cik liels. Nu, galīgi liels. Un viņš ne mazām nav ierījis. Tikai tagad āķi neredz. Cerams, ka būs vēl, bet uz pusi lielāk, zin kā. Ai, nu kaut kā tā. Nu gan baiga brīnum. Mēs ar veco un vēl kolēģi izdomājam, kad man ir tās dzinaviņas, vajag bišķiņu raudiņas samalt un ielikt barot to, kā zandēt makšķerē. Galvenais paceļās lēnām tas kociņš, nolaižās atpakaļ. Mēs jau sākam spriest, ka zuds barot vēl ieķēries. Bet ne par to stāsts, tas kur palika garlaicīgi, nekas neķērās. Paņēmu tetam sīdmiksam un kukurūzai, piešāvu klāt bišķiņu to zemenes to aromātu. Baigi labi tēt smažo. Karūsa būs, varbūt. Bet nu kaut kā tā. Jau tāds lēnām sāk tumšs palikt. Bet nu, cerības jau nav zudušas. Tas bija diezgan interesanti. Lēnām paceļās. Un tikpat lēnām nolaižās, bet nu, kā ir tā ir. Nu, Džeki, skatieties širo.
padošu Franken sistēma. Re, kur ir samaltās raudiņas, barīboja turās iekšā, tad iet pavadiņi. Tad ir viens sāķis uz naktstārpi, iet vēl pavadiņu un tad ir filei. Nu, pulīvin iekšā. Nu, davai. Sāk ādīties vai nav? Sob bija konkrēti psiha. Šok savu galvu krat, bet nevajagās, ka var baigi masīvi vai tādu stiepienu. Tad mierīgi. Plakanais. Un maziņš vēl. Sāņš atkal nedabūja pamērci. Viņš vienkārši aizķerts, tāpēc. Zūds laikam. Nu, griežās pats ap asi. Tad jau nav liels. Laikam, ka zūds, jā. Kāds zūds? Plakans. Nē, ir zūds. Zūstiņš tomēr neliels. O, mērs ir. Mērs ir stabils. Es viņu dabūju. Kā jūs redzēt, es izvilku vienu lunkano. Viņš man nemaz nesabojāja Lucky John Crackle. Man nemaz nav tēt jāmeklē jauns. Un uz feed arī kaut kāda aktivitāte parādījās neliela. Nu, Brexits. Nekas cits jau tur nevar būt. Un tas pats diezgan maziņš liekas. Es kā līdz galam nesaprotu, ka viņš uz sānu grib iet, bet karūs tā noteikti nav. Vai arī ir? Nē, nevar būt. Jā, baigā karūs. Acis pilnīgi violetas spīd. Vo, pats aizgāja. Nu, kaut kā tā, nu turpinam cīnīties. Sāk parādīties rīta gaisma. Un arī mazie breksīši sāk ķerties ar vienu labāk. Es nezinu, kāpēc kaut kā baigas man grib nākt. Un kaut kā baigi grib buksēt, es pieļauju, ka tas pat varētu nebūt breks. Ew. Varbūt, ka pirmā karūs. Un vienīgā tad droši vien. Feeder gumija jau savu darbu dara, tā kā visam vajadzētu būt labi. Jā, karūs. Tiešām? Šoreiz tiešām. Vai ne, karūs. Es domāju, ka smugs breiks, bet šoreiz tiešām karūs. Vai bija rādi? Kas tā? Maziņ jau diezgan. Nu, puskilo jau ir. Nu, pirmā karūs pēc visu nakts gaidīšanas. Nu, nenoliedzami rīts ir aktīvāks par nakti. Iemetu 5 minūtes, nepagāja kā zivs nākamā. Labi, šī noteikti nav karūs. Šis ir maziņš breksītis, bet vismaz nav kaut kas notiek. Nav tā, ka naktī bija garlaicīgi. Dara, ko grib, bet neņem. Nu, ko te? Tak nāc ārā, nesities. Viņš pats sev klāpē pa to zemi. O! Baids. Neaizmirst. Viņš jau neņems. Droši vien. Es nezinu, vai jūs redzējāt kamerā. Sanāca iefilmēt copi. Mums šeit ir ar veco viens plēsai kāds uz abiem, un te ir mēs tā viens copi viņam, vien man. Es Tā jau pat izskaties, vai nebija atkal mazais švandroks. nezinu, kas tur bija, bet katrā ziņā, jā, mēs te tā dalamies. Ar to zuti, ko es jums rādīju, bija, es to attāķēšanas procesu jums nerādīju, jo tur būtu pārāk daudz pīja jāliek virsū.
Jo viņš ir vienkārši nereāli kaitinošs tādā ziņā. Tas zutis, bet viņš bija apēdis. Man tur ir 2 āķis, es rādīju. Viens naktsārps, viens filē, un viņš bija apēdis abas 2. Tā kā, laikam džekam mēs gribējās. Bet, jā, te redz, kā 2 asi tādi sitieni un viss. Un uz ko es tagad makšķerēju? Lielākoties uz saviem slīcinātiem smaržīgiem tārpiem. Protams, uzliek arī kādu svaigo bišķiņu kustībai, jo pagaidām tā mazā zivs raudiņu vēl nav. Tā kā, vai bišķi aktīvāk. Un tā diezgan liela kumos, jo tā zivs mēdz arī pa vidām būt liela. Un barot vai viss tāpatās kā iepriekš. Tikai, es nezinu, jums rādīju, bet es pielēju, iebēju graudus, kukurūzu un pielēju to atliktoru zemenīti un to brasem, to breks. Tā diezgan tādu veselīgu čupiņu un iekšā barotavā. Nav vērts žēlot, nekāda sopa šodien nav, bet jebkurā brīdī viņi var atvērties tā pamatīgāk. Gaidām kaut ko. Ritīgi lielas liekas. Bet skaņš iet uz sānu. Es pieļauju, ka tā ir liela karūs tiešām. Redzi, kur viņa iegāja? Viss, viss slikti. Saņkā, kaut kāds laikam. Jo viņš dabūs tik tālu izstāv. Oi. Nāk ārā. Dabu jāna, lētenam. Sopa arī bija psihā. Jā, es viņu vairāk nevaru pakustināt. Palaid vaļā. Neaizies, es viņu palaidīšu vaļā. Ko tu dari? Es dabūju. Bišķi viņi tur galā vēl ir. Viņi galā, bet viņi lēpenes iekšā. Sanču var viņu mēģināt vienīgais izstriekt. Pats, cik viņš tūmā tur ir. Tu jau nekur tur neieies tālāk. Redz, kā viņi jau tur ir? Es jūtu kā pa kāties ir tikko. Liela karūs tā ir, nevar maziņ tā izdarīt. Pār pa kilo droši, ka ir. Stingra, es domāju, ka pār pa kilo. Sanču arī dziļāk netiek. Uj. Es pat nezinu, kur viņi tieši iegāja. Viņa lēpenes tur tajā zāle ritīgā. Redzi man auklu? Vai kur? Paskaties, moš tur kaut kur. Kaut kas kustās, vai zivs, vai to es nezinu. Ir, zivs vēl ir. Dabu iekšā? Un tieši. Tu ir tik traki liela? Kur noplīs? Pavadu noplīs. Haha. Smuki jau. Pietiekami. Nav jau nekāds mamuts īstenībā. Es pat nezinu, kāpēc viņi tā ārdījās. Viņi nav nemaz tik liela. Kaut kur varbūt ne tur ieķēries bija. Nē, viņi ir liela, bet viņi nav tik liela. Kilograms sev ir? Nē, stipri virs kilogramu. Nē, āķis ir itīgi dziļi mutē, viss kārtībā. Tā ir, ja? Jā. Un vēl pamatīgi šahtā iekšā. Jau apsies. Te ir virs kilogramu.
tuvāk pie 1,5 nekā kilogramu, es pat teiktu. Šitā man vēl nebija karūs jācīnās šogad te sienam atpakaļ un metam. Man viņš bija tā ievildes zālēs, ka man bija tā jārā, ka man bija aiz gumijas atķeries lēpenē un pārpuizi gumiju, tādēļ es jums to viņu parādīšu, kā es viņu sienu. Lielisks variants. Tātad rekur ņemam šo te, iebram tajā pērlītē. Te ir šī te daļa jānokurš, redek nekas nesanāk. Tas mezgus tāds, ka nevar pat attādīt. Tā. Izvēlamies, cik mēs garu gribam to pīnīti apmēram. Kādas, 15 cm, mazāk 12. Un sākam vienkārši tā te pīt. Lai viņi pirmo reizi atgriežas apkārt, izveidojas tādi kā cilpiņi. Un tad jau tālāk viss vienkārši griežam abas daļas kopā. Un viņš veido tādu foršu pīnīti. Viss ir atkarīgs no tāda, cik lielu barotavu plāno mašķēt. Jo garāk barotavu, jo garāk to pīnīti vajag, lai nepiņķerējās. Pat cik man barotavu nav gara. Tāda, es pat teiktu, ka diezgan īsa, bet plata. Tad to pīnīti dikt gar nevajag. Un tai parasto 8 mezgu. Es teiktu, ka viss ļoti vienkārši un efektīvi. Samitinam jebkuru mezgu, vienalga uz fīderu gumijas vai auklas. Un aiz katra gala savelkam. Un tālāk rekur šodien tajā te parastajā fīderu gumijas loksnītē iesienam arī 8 mezgu. Visparastāko no visiem. Arī širo samitinām. Un savelkam. Un tad mēs šajienes aizkabināsim to pavadiņu cilpiņā un atkal būs gatava sistēma. Ļoti vienkārši. Nu kā, atbraucam pēc copas. Tas ir kāds aparāts vai labais. Asers rekur aiziet, kā nav rokām jāskāpē, protams, mājās to darīt nevar. Bet apsties kā dārzā forši. Re? Labi zvīņas, protams, lido uz visām pusēm, bet cik forši tīrs. Re? Vot tādu štēli arī vērts apskatīt. Nu, kā jau redzējāt, kaut kā tā mums te gāja. Nu, protams, ir bijis labākā vienmēr, bet, baigi jau sūdzēties nevar. Paldies par skatīšanos, tad jau tiekamies nākamajos video. Davai, čau!